Un bērnam var teikt arī, ka es izlasu šo uzdevumu un es redzu, ka te ir kļūda. Un tad izlasa bērns, un viņš neko nepamana. Un tad var vēlreiz pasties vēlreiz, izlast cītīgāk, un ja bērns nepamana, tad jau var tā kā tiešāk norādīt, paskaties tos dārziņus, vai tur neredz kaut ko tādu neparastu. Un tad jau tā kā vedināt, jo tad, kad bērns pamana, viņš pirmkārt tajā komunikācijā iegūst to, ka ir pilnīgi ok kļūdīties, ka ir pilnīgi ok, ka kaut kas nesanāk. Un cik es saprotu, tad šajā situācijā tur vispār nevajadzēja būt nekādiem gurķiem. Iespējams, kāds cits tur uzdevums bija par gurķiem. Bet tad šajā gadījumā tur bija problēma, tur bija tā grūtība. Un bērns, ja viņš tiek cauri tam pozitīvā veidā, tad arī turpmāk bērns būs atvērtāk grūtībām. Viņš pat neizvērtēs to, ka viņam ir jāizvairās. Viņš vienkārši darīs un centīsies, jo viņš zinās, ka tad, kad viņš netiks galā, kaut ko nezinās, viņš varbūt pacentīsies vairāk, meklēs risinājumus vai zinās, ka viņam ir atbalsts. Un tad, kad bērns jūt, ka viņam ir atbalsts, tad viņš cenšas vairāk un mēģina vairāk. Nevis pretēji, ka mēs cenšamies piespiest un iestāstīt, ka tev ir jābūt disciplinētam un kā tagad dzīvē izaugs, ja tu neko nemācēs.